cik tas ir labi. Jā, man trūkst kārtējo reizi vārdu. Tik tiešām. Tas viss ir skaisti. Kaspars Mauriņš ir studijā pie mikrofona un pie manis mūsu stikla studijā stacijas laukumā pie Origo Egles ir ieradies neviens cits kā populārākais kūku cepējs Latvijā Jorens Steinhauers. Halo, labdien! Kāpēc tā nedzird tagad dzirdējā? Ir tumšs. Un necepējs, jo mēs jau nemākam cept kūku. Jūs nemākat, tad es tev nepareizi pieteicu. Absolūti. Viens no ārzemniekiem. Arī. Viens no daudz ārzemniekiem, man liekas. Viens no daudziem ārzemniekiem, kas arī šeit iespējams ir. Vai mēs neesam visi ārzemnieki? Kādā ziņā? Ne jau kaut kādā vietā pasaulē mēs jau visi esam ārzemnieki. Kaspar? Jorens jau stāv, bet sēž ar ģitāru rokās un sagatavojas kaut ko muzicēt. Man tā teica, ka man jāspēlē kaut kur. Cik dziesmas tu gribi spēlēt? Principā mums tikai viena ir, parasti viena dziesma. Bet ar to dziesmu mēs turpināsim maķinīt vēlāk. Pirmkārt, vai tu nevarētu pamēģināt, mums ir tāda grupa Indigo Latvijā. Indigo? Jā, un viņi atstāja, redz, kur ir ģitāra. Vai tu varētu pamēģināt, jo varbūt tā ģitāra nemaz nav... Uz šo ģitāru spēlēt uz to otru? Nē, vienkārši paņem pārbaudu, vai viņa ir laba, vai viņa skan vispār. Mani dzird caur mikrofonu? Jā, tu vienkārši aizies paņem to ģitāru, mēs tev pagaidīsim, droši apsēdies. Tātad šāda ģitāra un vēl citas labas noderīgas mantas mums atnes visi. Un ir katrs, kas nāk pie mums viesoties, un pie šīm te mantām tiek savukārt tie, kuri ziedo dziesmas, ziedo naudu izvēloties dziesmas mūsu mājaslapā 5LV. Lielā loterija, jeb laime saka, būs šovakar pēc 10:00, un visas šodien saziedotās sanestās mantas tiks ziedotājiem izdalītas šajā vakarā. Joren, esi apradis, apskatījies ģitāru? Pamēģini, viņa skan vispār. Tur ir tur ir autogrāfi no Indigo grupas. Jā, es nezinu, tās ģitāra, tā kā mīna, arī tā ģitāra, ko mēs bijām kopā Eirovīzijā uzstāmies, bija arī tā kā mīna no zīmogs tā kā mīnas, tātad tā ir kvalitātes zīme. Es ļoti lepojos, ka grupā Indigo jums iedēva tieši šo instrumentu. Tad tu saki, ka labs ir. Brīnišķīgi. Pie šāda instrumenta tu arī vēlētos. Bet tad viss, kas tev ir jāizdara, ģitārām vajag caurums iekšā. Šeit, jo manām ģitārām parasti iet caurums. Tagad, lai var pieslēgt pie elektrības. Jā, varbūt. Labi, nemocīsim. Tev vienmēr sakot, tu esi novērtējis, ka ģitāra ir laba esam un mēs varam droši kādam dot, kas ir noziedojis naudiņu mums, vai ne? Protams, Kaspar. Joren, kā ir Ziemassvētku sajūta? Kur tu Ziemassvētku favorīsi? Tepat Latvijā vai kaut kur dosies? Jā, mēs vakar, Ziemassvētku laika tieši svētā vakarā es braukšu pie vecākiem, protams, Vācijā. Otrdien pašā vakarā. Un es pagājušajā gadā nebiju ar vecākiem, un es biju viens pats te Latvijā. Tad tu jūties droši vien līdzīgi, kā jūtās tie vientuļie seniori varbūt. Jā, man ļoti patīk, ka jūs taisat šo akciju, jo es gribēju to iztestēt. Es biju tiešām pagājušajā gadā pirmoreiz 27 gados viens pats Ziemassvētku vakarā, un ko es daru, es aizgulēju. Vienkārši gulēju. Jā, un tad es domāju, ir Ziemassvētku laika, man kaut kas jādara, tad es cepu piparkūkas un gāju. Viens pats? Jā, un gāju uz Vecrīgā uz ielās un izdalīju. Un, cik jauki. Es vienkārši sapratu, vienā brīdī tas ir diezgan slikti, ja tev ir rādnieki, kas īstenībā tevi gaida. Un kas ar tevi labprāt gribētu svinēt kopā. Man liekas, ilgoties ir viena forša lieta, bet pašā Ziemassvētku vakarā bet iedomājies, tu to iztestēji, izbaudīji uz savas ādas, bet tā bija tāda ne īsti reāla situācija, jo tev ir to cilvēku vienkārši tā sagadījās tieši tajā gadā. Bet mēs runājam par šiem senioriem, kuriem nav neviena tuvinieka, kuriem mēs arī ziedojam šo naudiņu mūsu labdarības maratonā. Viņiem tā ir dzīves realitāte. Jā. Viņiem citādi nav. Jā, bet tas palīdz ļoti novērtēt, iet tam cauri. Tas nav nekas ļoti traks, tā kā pavadīt vienu vakaru viens pats, vai ne? Bet to īpašu vakaru un tad ar to perspektīvi varbūt nākamgad tomēr braukt pie viņiem un pavadīt kopā laiku. Pilnīgi vienalga, vai tu strīdējies dažreiz ar ģimeni. Tas ir baigās stresa situācija. Ziemassvētkos ir tas labais laiks, kad visi kaut kā piever acis arī uz kaut kādiem maziem strīdiņiem vai kā vienkārši visi sanāk kopā. Sacep piparkūks. Kā vispār tiek svinēti un sagaidīti Ziemassvētku Vācijā? Ko jūs liekat galdā? Jā, man liekas, nav nekādas lielas tradīcijas. Agrāk bija vairāk, kā mēs ļoti daudz gaļā ēdam, ne jau mēs, bet vācieši. Tagad vairāk Würstchen. Kartoffelsalat un würstchen.
Schweinebraten. Schweinebraten. Jā, ļoti labi. Bet tagad ir vairāk tā, kā mums patīk tāds sociāli ēdiens, tā kā raclette vai no fondue, kur cilvēki sēž kopā pie galda. Un tā fondue kā mērcē iekšā. Sāļais un arī laikam ir fondue. Jā, tur ir arī käse fondue, siers fondue. Siers. Raclette ir tas, ka katram ir sava paniņa, un tu ieliec iekšā visādas sastāvdaļas un virsū sieru. Es šo neesmu pamēģinājis. Tad, principā, tā ir tāda, tad forši kopā pabūšana. Jā, man liekas, arī šogad īpaši tā, ka mums Vācijā, man liekas, ka visā pasaulē ir visādas problēmas. Dāvanas nav svarīgākas lietas šo Ziemassvētku. Man liekas, daudziem cilvēkiem ir tā kopā būšana. Tā kopā būšana. Jā, arī mēs mūsu akcijā šo te atzīmējam, ka svarīgākais jau nav tas, bet ar to arī savukārt ar to dāvaniņu. Un tā jau nav jābūt lielai. Tas var būt kāds garšīgs našķis vai kaut kā tā. Un tā tu parādi šiem cilvēkiem, ka tu par viņiem atceries. Jā, par viņiem domā. Man vispār liekas, tas, kas pagājušajā gadā bija, tas neatkatosies tik ātri, jo, piemēram, vakar es biju Liepājā, un mēs to veidojam to projektu Ziemassvētnieki. Mēs vienkārši gājām vienā kafejnīcā un piedāvājām pilnīgi svešiem cilvēkiem 4 dziesmas kopā ar viņiem rakstīt un arī ierakstīt studijā. Tas bija 6 nedēļas atpakaļ. Un vakar mēs svinējām mūsu projektu kopā. Mēs vienkārši tajā pašā kafejnīcā satikāmies ar 60 cilvēkiem un vienkārši bijām kopā un svinām mūsu muzikālu Ziemassvētnieku svētkus. Un tas bija ļoti fantastiska sajūta, man tas sajūta, ka arī Latvijā es esmu vairāk vai mazāk pieņemts pie dažiem cilvēkiem, un tas ir forši. Jā, es domāju, ka tu mums visiem patīc, Jorēn, un tāpēc mēs arī gribētu dzirdēt kaut kādu dziesmu no tevis. Un es zinu, ka tev ir jauna Ziemassvētku dziesmas. Jā, gan. Bet ir Linda joprojām klāt, jo viņa ļoti forši spēlē labu ar to mūsu 5LV producenta Linda Samsono, viņa ir aizkadrā, tur visu kaut ko. Linda Samsungs. Linda Samsungs. Tev ir tāds jā, šis te. Visiem klausītājiem. Linda nāc priekš. Labi. Visiem klausītājiem var pastāstīt un arī skatītājiem šobrīd, ka Linda nav profesionāla mutes harmonikas meistare. Viņa mutes harmoniku šodien paņēma rokās pirmo reizi. Jā, pirmo reizi man paprasīja, kas ar to jādara. Un tur esot jāpūš iekšā. Tagad paklausīsimies, kā izklausās Jorens ar akustisko ģitāru un Linda ar ar elektrisko mutes harmoniku. Ir elektrisko. Jā, C. Mēs sakām ar C, jo tā dziesma par Ziemassvētku runci. Ziemassvētku runcis, garas kājas. Ziemassvētku runcis, garas kājas. Sniegā iesnīgušas manas mīļas mājas. Sniegā iesnīgušas manas mīļas mājas. Linda! Vēl vienu pantiņu. Ziemassvētku pipars paslēpjas aiz kūkas. Ziemassvētku pipars paslēpjas aiz kūkas. Baidas viņš tik diecept, iekšās 7 cūkas. Baidas viņš tik diecept, iekšās 7 cūkas. Cep! Otra tonalitāte. Griež atpakaļ. Ziemassvētku briedis viens pa lauku skrien un neapsnieg. Lai arī snieg, tas neapsnieg. Ziemassvētku briedis viens pa lauku skrien un neapsnieg. Lai arī snieg, tas neapsnieg. Neapsnieg solo! Smaidīt un solo! Ziemassvētku briedis viens pa lauku skrien un neapsnieg, lai arī snieg, tas neapsnieg. Neapsnieg. Jā.
Vai tad. Aplaus! Linda! Jorens un Linda, jauna grupa ir dzimusi, iespējams, nākamās Eirovīzijas uzvarētāji. Linda, kādas sajūtas? Jā, paldies, Linda! Neko, nebija gaidījis, ka sanāks pat tik lādzīgi. Vienīgais, nākamreiz bišķiņ tuvāk mikrofonam lūdzu, Labi. jo citādi tu savā dabā un mēs tam Es domāju, ka man savu iedos, es par negaidītu uzstāšanās bija. Jā, ekspromptum sanāca. Linda, paldies! Joren, vēl no tevis es gribētu vienu lietu. Lietuva. Vai tev kāds brīdināja par to, ka tad, kad tu nāc uz šejien, tev ir jāatnes kāda dāvana? Ir gan, jā, un es pišķiņ padomāju, bet tu teici vienu lietu, jā, un es tikko domāju par Lietuvu, jo īstenībā Lietuva zaudēs savu naudu arī drīz, vai ne? Kā jūs, nevis paldies Latviņām, bet atšu Litukei. Kad viņiem tur būs tas viss? Kaut kad jau? Es nezinu, kā tas būs, bet būs, vai ne? Būs droši kaut kāds ārzemnieks, kas atbrauks un dziedās atšu Litukei. Gan jau, ka, vai ne? Mēs nezinām. Jā, es atnesu kaut kas interesants, jo šī varbūt manā mīļākā cepure, Ziemas cepure, man ir vienkārši viena drausmīga problēma, viņi ir tik netīra. Un Jorens ir atnesis vienkārši netīru cepuri. Netīra cepure. Man ļoti, ļoti patīk tā cepure, un es nezinu, cik bieži es esmu mēģinājis viņu mazgājis. Es regulāri viņu velku, bet viņa bija vakar vēl vēļas mašīnā. Bet vienalga viņa netīra. Nedabū ārā. Vienalga netīra, es nedabūju ārā. Un man, ja kaut kāds cilvēks būtu pelnījis šo cepuri, viņš arī, man liekas, mazgās, jā. Brīnišķīgi. Jorens mūsu laimes sakas loterijas. To noteikti nevar nopirkt. Jorena Steinhauera īpašā netīrā Ziemassvētku cepure. Beidzot, viņš no viņas ir ticis vaļā! Jā! Nē, tā nav kas no, labi. Mēs no sirds novērtējam. Cik labi tas izskatās. Parādi. Wow! Smuki. Had a bad day. Take you on down. Take us out town. Turning around. Jā, tā mēram. Vai mēs ar Jorenu varētu līdz rītam dziedāt. Gan jau, ka tiksimies vēlreiz. Joren, paldies, ka atnāci, lai tev silti un priecīgi svētki sveicina savējos. Kā būtu jāsaka vācis? Paldies Kasparam. La, 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 la. Paldies, nu vēlreiz. Man patīk. Kasparam. La, 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 la. Un tagad paldies ziedotājiem. Paldies ziedotājiem. La, 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 la. Paldies ziedotājiem. La, 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 la. Sveiciens. Sveiciens senioriem. La, 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 la. Sveiciens senioriem. Fa, la, la, la. Jorens Steinhauers, Kaspars Mauriņš, Līna Samsonova un vispārējie 5LV dod 5 akcijas rīkotāji.